Dāmas un kungi, Saeimā šoks tagad pēkšņi Kulbergam, jo pamanījis ir tagad trešajā savā Saeimas gadā, trešo reizi balsojot par budžetu, ka nevar nemaz tikt klāt, neredz viņš budžetu izrādās nemaz. Tad iedomājieties, kā viņš pirms tam balsoja, visi pārējie arī, visi līdz šim, kas ir balsojuši, balsoja uz dullo, jo izrādās, tagad ir atklājies, ka nevar redzēt nemaz, tur nav iekšā nekādas tāmes, nekas tur nelaiž piekļuvi, vispār nevar redzēt. Mēs jau sen to teicām, ka toreiz, ka Levita baltās klavieres par 200 000 tādu sīkumu atrada, Rodedēna laikā toreiz tur bija protesti. Tad jau teica, ka kur ir budžets, dodiet grāmatveži, tūlītās ņems, izķidās tās 10 000 lapas, atradīs visus brīnumus, kas tur iekšā salikt. Tad jau teica, ka nav iespējams, nekur nav tas dokuments PDF-ā elektroniski, nekur nav. Tagad vēl vairāk Kulbergam pasaka, ka viņu pat nelaidīs, viņš nevar nekādā veidā viņu dabūt. 27. gadā viņam apsolīja, ka viņš varēs apskatīties, kad jau būs cits Saeima, viss būs cits jau pavisam, ja. Lūk, tāda ir realitāte, tāpēc, šīs Latvijas iedzīvotājiem tomēr būtu jāsaprot, ka nav nekāds budžets, nav nekādi dokumenti, nav nekādas tāmes un pamatojums. Ir vienkārši čupa ar naudu, kuru tad ministrijas, attiecīgie partiju ministri, to čupu sadala, sastumda tie, kas ir ietekmīgāki, lai tur varanākas partijas, Jaunā Vienotība, piemēram, kuriem arī finanšu ministrija, tiem iedod lielāku čupu, citiem mazāku čupu, un pēc tam visu gadu darat, ko jūs gribat ar to čupu apgūstat. Tur jau gan lai apgūtu, vajag tāmīts un dokumentiņus saražot, bet, tehnikas jautājums, un tas arī viss, un nekā savādāk. Tagad vispirms viņi ieņem no mums naudu nodokļos, tad apskatās, cik tur ir, tie, kas zina, tur jau droši noslapinots, un pēc tam vienkārši sadala, tev tik, tā kā pie galda, kārtas izdala. Lūk, viss, un tas ir viss budžets. Nevis tā kā tās ir reālās tur īstās vajadzības, un vienmēr tur piemin, vienmēr ugunsdzēsēji, skolotāji un ārsti, un policistiem tagad algām atkal nebūs, kas tur, Protams, ka nebūs, un tas viss kaut kāda daļa melnajā caurumā, protams, ka pensijas gluži nemaksāt nevar vēl pagaidām, tad tur ir kaut kāda bāzes izdevuma, ko var paredzēt algas tur ierēģiem un visiem, viss šīs te traknās, bet viss pārējais, sazin, kur tas paliek. Vajadzēja jau tur ielaist Kulbergu iekšā tādā sistēmā, lai viņš sāka meklēt vismaz kaut ko. Tagad mēs visi 100 deputāti uz dullo vienkārši balso, uzticās tur, viss ir galvā maika, beigas svarīgi budžets, tagad līdz naktī šodien balsos, tur būs jau. Tur taču tomēr naudas jautājums, tas ir neies jau tur kāds akstīties vai riskēt. Tā kā tā, lūk, mani sauc Rudolfs Brēmanis, pievienojoties šim te profilam, un paskatīsimies, kā tad mums pieņems budžetu.